Taču stāstījis tāds, nedabūju es savu gidu, saulēd man ir, izīrēju rolleri, braukšu ar rolleri, nav variants. Šoreiz kamera priekšā, ceru, ka tas būs labāks variants, ja nē, tad rītdien likšu apakaļ šeit. Asfaltēts ceļš viņiem ir tikai galvenais ceļš uz ielas, un vairāk mazākie praktiski visi ir smilšu ceļi, vecie old school rajonu ceļi. Priekšstats, kā izstāst tur, kā izstāst tur.
Es esmu ieradies. Iedomājies, nevar izrunāt vietu, iedomājies. Angkor Wat tempļu. Es teikšu tā kompleksā. Turpmākā sērija vai sērijas, iespējams viņas būs 3, iespējams viņa būs 1, jo šeit ir 200, 300, varbūt 1000 tempļi, un es esmu uz kartes izvēlējies labākos pēc citu ieteikumiem, kurus ir vērts apskatīt, un tagad es uzsāku visu šo ceļu. Tagad es esmu apstājies pie pirmā tempļa, kurš nebija man atzīmēts, bet kuram es ieraudzīju galā ieeju, un es nāku tuvāk, un es redzu, viens stāv kaut kādu lapiņu, nu ne jau jūs teiksiet, ka vajag nedrīkst kāpt, nē, viņi saka, esi uzmanīgs. Nu, ceru, ka mani treniņi, kā pa trepēm augšā, būs noderējuši. Šeit nav gluži 300 pakāpieni, bet pietiekami stāvi. Redzēsim, kāpjam augšā. Pakāpieni ir ļoti stāvi. Ir jāturās ar rokām klāt, lai uzkāpt augšā, jo viņi ir diezgan šauri. Pats interesantākais ir tas, mazās vai lielās celtnes ir celtas no maziem klusīšiem. Ja piramīdas ir celtas no milzīgiem, tad šitie ir celti no maziņiem klusīšiem. Pamēģināsim iemūžināt kāpienu. Sikspārnis. Beigts sikspārnis. Bro! Ja viņiem katru vakaru bija jākāpj uz mājām šādā augstumā, tad tas ir... Labi, šie ir... Pašā templī mēs nekāpsim. Es jau dzirdu sikspārņus. Jau dzirdēt var. Beigti zemē guļ. Es ceru, ka jūs redzat kaut ko. Labi, tie ir svēti templi, tajos mēs neiesim iekšā. Bet skatiņš ir iespaidīgs, es teikšu. Labi, tur kāpt nevar, tur mēs arī nekāpsim. Jā, pa katru pusi ceļš. Tur var nokāpt lejā, te var nokāpt. Un es pieļauju iespēju, no otras puses arī varēs nokāpt lejā. Yes! Šeit gan durvis ir ciet. Jā, visi no šitādiem maziņiem, un viņi tur ir salikti tā, kad nav brīnums, ka šitās celtnes ir izturējušas tik ilgu laiku, jo... Kas te? Un ceturtajā pusē. Tur atkal ir džungļi pretī. Arī durvis ciet. Nu jā. Varbūt šīs piramīdas bija testiņš lielajām piramīdām, bet nu labi. Ne man jums stāstīt. Ko? Dodamies tālāk. Gandrīz vai sēžus prasās kāpt lejā. Nē, normāli. Jā, citu variantu es neredzu, kā sēžot, kāp. Putni tā kā signalizācija. Nu jā, milzīgi. Labi, es jau redzēšu gājām vēl lielākus, bet tieši šits konkrētais. Koki ar šeit ir diezgan lieli.
Kluči nokrituši droši vien. Cilvēki taisa fotosesijas. Tad brauksim cauri tiem bārtiem. Jāiedās. Milzīgas durvis. Okei. Augšā ir caurums. Un visur aiziet gaiteņi. Šeit atkal logi. Kas te? Šeit mums tualet bija. Nu jā, milzīgs, ļoti, ļoti liels. Iekšā diezgan labs labirints. Ārā viņi glabā detaļas, kuras pēc tam viņi piemēra un skatās, vai tas der tur vai neder, un liek visu kopā tā kā puzli. Vismaz tādas nostāstus tā kaut kur dzirdēju. Nu, godīgi pateikšu, man personīgi liekas, ka šis varēja būt kaut kāds, tā ir māja vienai ģimenei vai kaut kam, tad ļoti labi varēja iztēloties, kā bērni iekšā skraida un kā iekšā bērni skraida un aizķerās aiz šī tāda paklūpa, jo tur tādi labirinti ir. Un brīžiem pat nevar saprast, kas ir durvis, kas ir loks. Rekur, piemēram, ir aiztaisīts ciet, jā. Rekur, pieņemsim, tāds pats ir vaļā, bet tad tikpat labi arī šeit ir vaļā. Nu, jā, tur iekšā it kā atkārtojās viens un tas pats, bet diezgan interesanti viss izskatās. Kas ir šitie tā pa prikoliem?
Šeit ir godīgi teikšu. Ļoti labs labirints. Jā. Kad tur bildējās. Quitajuan es diplomático chino que vino en 1229. 29 el llegó aquí. En el momento que funcionaba esta calidad, se llama Quitajuan. Él vino y escribió contando cosas. Tur ceļš. Tur ārā. Tur aiziet. Brā. Viņiem ir zirgi. Zirgi, kuriem ir striķis mutē. Nu, tāpat kā mūsdienās tas notiek uz zirgiem. Un te pašā laikā viņiem ir arī ziloņi. Nu, tas nozīmē, ka šie dzīvnieki jau cik sen apakaļ jau ir šeit. Zirgs, pieņemsim, kurš ir izrotāts. Nu, labi, tur ieroči, tas skaidrs ir, bet uz pašiem ziloņiem, kur uzlika. Pasties, ritenis. 10 000 vai cik tur. Nu, viņi jau saka tikai 12. Kurš tur gadsimts ir. Bet, nu. Labi, šī nebūs jums vēstures stunda. Šeit būs materiāls. Pasties, viņi pat uztaisījuši ziloni, kurš skatās virsū, nevis viss no sāniem kā šitas, bet šitas skatās virsū. Labs. Reka templis, kur visi šoferīši stāv, ko var padzerties nopirkt. Labi, tur tālāk pērtiķīši vienkārši ģimenēm staigā. Brauciens ar skūterīti nebija ilgs. Cauri riepām. Te nu mēs bijām. Pavizinājos kaut kādu stundu, bišķīt mazāk viens templis. Otrs iznāk no tempļa riepa cauri. No, nolaida kāds, nu labi, nenolaida, es jau nezinu, bet nu, tāviši. Nu jā, karači, riepiņa caura, tur tāds normāls caurumiņš ir. Kaut kur būšu uzrāvis. Riepi ir jāmaina. $25. Turpmāk braukšu tikai pa asfaltētu ceļu. Tas izmaksā diezgan normāli. Bet nu, paveicās, ka nebija tālu. Varbūt kāds tur ar nāzi iepirdi īstenībā. Tā piedāvā viņam klients jauns piegādā, bet nu. Un kā viņi dzīvo. Paši savā mājā nenosako. Iemarojis kaut kāds. Riepu tikko nomainīja, $25 samaksāja. Tagad apstājos. I just went inside. Ok, vēlreiz parādīsim. Ok, thank you. Jā. Tikko noparkojos un uzreiz klienčītāji klāt. Nē, liekas mierā, grib man pārdot kaut kādu lupatu, blin. Ēst, un karoči, un es saprotu, ja es pateikšu, nē, viņi man tur visdrīzāk riepu pārdurs. Nu, es pieļauju iespēju, ka man riebi tika pārdurti, lai es varētu aizbraukt, jo, nu, es taču braucu, es taču nebraucu virsū uz akmeņiem un šī ir labi pa to grunteni, tur var būt tās, bet, nu, sorry, vienkārši, sorry. Jā, un tas uzreiz sabojā bišķīt to patiku šeit būt, ka viss ir ķipa lēti, bet te pašā brīdī astronomiskas summas. Bet nu labi, ok, tur to riepu nomainīja. Bet arī mango divīts, nu blīn, nav nemaz tik lēti, godīgi teikt. Skatījās, ka mana soma ir mēģināt dabūt ārā no. Tāpēc es šoreiz paņēmu līdzi, domāju, neatstāšu, ok. Budžets tērējās straujāk nekā es biju domājis, daudz straujāk. Jā.
Pat daudzgalvainā čūska. Hello. Te droši vien ūdens iekšā bijis ir. Tiltiņi. Daudzgalvains pūķis vai čūska, kur visi ar rokām tur. Un atkal augšā caurām.
kaut kāds tagad dārs, tad aiz viņa ir džungļi jau. Tad nāca šiten, un tu it kā izēji atkal caur mežam cauri. Un tad tu nonāci vēl kaut kādā templī. Un praktiski visiem templiem apkārt ir it kā cilvēki radīti kvadrātaini. Šeit aiziet tur, tad tā, taisni apkārt, un visur kvadrātā aiziet ūdens. Un kāpēc viņi spriež, ka tas ir cilvēku radīts? Tikai tāpēc, kad viņš ir kvadrātains, un dabā nekur nav sastopams tādās formās. Un virs lielākā ir vislabāk redzams tas, bet es skatos, te visiem viņš tā ir. Un interesanti ir tas, ka tur džungļi beidzās, bet bruģīts aiziet džunglī iekšā. Bruģīts aiziet džunglī, tā kā šiten te viņš ir izlikts. Tāpatās viņš arī aiziet tālāk, vienkārši tur sākās džungļi, un es pieļauju iespēju, ka viņi tur neko nav vairs tālāk gājuši meklēt. Man liekas, ka te visa pilsēta ir vienkārši norakta ar šitiem nereāli skaisti, bet miljons un viens jautājums ir. Kāpēc šitien ir punktiņi? Piemēram, atšķirās tāds pakāpiens. Kāpēc tik daudz maznozīmīgas telpiņas? Katrā telpā šī tāds pa vidu. Labi, ok, varbūt tur viņiem jau ir izskaidrojumi. Kāpēc tas tā ir. Bet izstās iespaidīgi. Gandrīz vai katrs ķieģelīts ir iegravēts. Visi tā augša ir nogravēta ar šitādiem. Visur, katrs. Un viņi ir salikti, es nezinu, vai tagad var redzēt. Tā kā mozaīka. Nereāli iespaidīgi. Nereāli. Lūk, viss šitas lielais. Viss šitas lielais ir kvadrāts. Kā iet taisna līnija uz turieni, tur, un tad atpakaļ uz tejieni. Un šiten visur ir taisna. Nav viņa, taisna, kā jau mēs redzam. Bet, kad tu skaties no augšas, tas ir taisnas stūris. Atvainojos, nav kvadrāts, taisnas stūris. Un pa vidu aptuveni šitenī daļiņā tā ir saliņa, kurai apkārt visur ir šitas. Tur kaut kur es rādīju, buki peldējās. Viņi peld ūdeni un ēd zāli. Tā. Vardas? Small. What's the price? How much small? How much big? Where you from? Very far, Latvia. How much? $1. One? $1. Okay. I will buy it now. Katrā vietā kaut kas ir jāpērk. Viņi tur tā čīkst vienkārši. Tas ir tas, kas kiko nost vispār prieku uz šitien nāk. Labi, un tā kartiņa jāparāda droši. Nopirku es uz 3 dienām, bet es domāju, es izbraukāšu vienā dienā. Man vienkārši reāli nauda nepietiek. Labi. 10. gadsimta vidus. Ja pareizi es saprotu, tas ir 900 kaut kādi gadi. Tas ir, ja es pareizi saprotu. Tas ir, ja es pareizi saprotu. Te jau tie pakāpieni tādi lielāki. Pirmie lieli, tad ir maziņi. Atkal laus sargā.
Iespējams lauvas, nezinu. Šitien jau ir izgribs līdz galam. Tur bija tāds tā kā ciet visur. Visur apkārt šiem tempļiem, džungļos, ir mājiņas, kur dzīvo vietējie diedelētāji. Un kūkos var redzēt, viņiem ir šūpuļkrēsliņi salikti. Kāds atpūšās, kāds strādā. Un turisti braukā. Apkārt ir tempļi, džungļi, mājas, tas viņiem ir tā kā normāli un pieņemami. Jā, kas tas viss ir bijis? Te konkrēti ir lodziņi, vai tur kaut kāds glabātuli bijusi ēdienam vai kaut kam tādam, bet cik daudz ir jābūt cilvēkiem, kas uzceļ šo visu. Jo, ja šis viss sastāv tiešām no tādas kaudzes ar šādiem bluķiem, tad pirmais jautājums ir, kur viņi ņēma un no kā tas ir taisīts. Jā. Vai te ir bijis jumts, vai tur ir kāds iekšā dzīvojis, un tās ir mājas. Jā. Kāpēc es tieši izdomāju pēdējā brīdī braukt uz šejieni? Scrollojot YouTube'ā, šortā ieraudzīju to, kad viens zinātnieks stāsta, ka Kambodžā šajos tempļos ir lūk šī radība, kura visiem ļoti atgādina dinozaura. Protams, zinātnieki strīdās, daudzi saka, ka tās ir lapas, kas ir fonā, bet viņi kā apgalvo, ka tas ir konkrēts dinozaurs, kuru bildes droši vien parādīšu tūlīt, jo viņi šeit ir parādījuši dažādas darbības, dažādus dzīvniekus, ko es arī jums varēšu parādīt, bet šis te viens konkrētais ir ļoti populārs. Skatieties, šeit ir vēl, lūk, izskatās, kad uz kaut kāda zirga vai pūķa viņi dejo. Šis izstāsta pēc kaut kāda ragaiņa, kaut alnas varbūt tās vai briedis. Kur ar uz zirgiem jāja. Izskatās, kad uz kaut kādām zīm varbūt tās. Kur ir karavīrs. Bet lūk šis te.
Pasties. Man liekas, ka šitien visur bija ūdens. Bet tas ne tas sīkums. Un re, kur siena aiziet džungļos iekšā. Tāpatās arī tā mākslīgi izveidotā bedra, kur parasti ir it kā ūdens. Un te aiziet taciņu uz turieni. Tur, mēģināšu piezīmot, ir trepes. Tas viss tur ir vēl joprojām īpašums. Un tur tālāk atkal var redzēt šitādus te stabus, mūrus. Un viss šitas apakšā ir ūdens, ūdenim domāts. Parasti tur ir ūdens, tagad, protams, nav tas laiks, laikam, nemācēšu teikt. Bet pēc idejas visiem tempļiem apkārt jāiet. Un šitas vienkārši viss ir ūdenī. Un viņš ir, uzminiet, taisns stūrī.
Here I come. Oh. Here I come.